Mācoties sabiedrības pārvaldības klasē, kā padziļinātie kursi, skolēniem ir jāapgūst 3, izvēloties vai nu tā ir latviešu valoda, angļu valoda, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinātnes vai vēsture. Vēl šīs klases skolēniem ir lieliski iespēja apgūt interesantus specializētos kursus, žurnālistikas pamatus, psiholoģija, uzņēmējdarbības pamatus vai grafisko dizainu. To tad skolēns izvēlās pēc savas izvēles. Lai iestātos šī virziena klasē, skolēnam ir jābūt 60% vidējam vērtējumam eksāmenos, kā arī 6 ballēm sociālajās zinībās un vēsturē. Latviešu valodas padziļinātajā kursā tiek saistīta literatūra ar vēsturi un kultūras notikumiem, lai paplašinātu savu redzesloku. Tiek arī analizēti un salīdzināti dažādi literāri darbi visos iespējamajos žanros. Padziļinātās angļu valodas kursā mēs daudz lasam un vēlāk analizējam lasīto. Piemēram, šobrīd mēs lasam Čārlza Dikensa grāmatu Great Expectations. Tāpat arī daudz rakstam esejus un konstanti papildinām savu vārdu krājumu ar C1 līmeņa vārdiem. Mācību priekšmetā dizains un tehnoloģijas 2 mācību process iedalās 4 daļās – vides dizains, modes dizains, pakalpojumu dizains un prototipēšana. 12. klasē tiek izstrādāts sevis izvēlēts produkts, kurš tiek izstrādāts visu mācību gadu laikā. No sociālo zinātņu stundām jūs varat sagaidīt mācības par politiku, jurisprudenci, filozofiju un ekonomiku un izstrādāt projekta darbu par pilsonisko līdzdalību. Šos darbus jūs varat veikt pie 2 skolotājām, kuras ir ļoti pretimnākošas un viņas izmanto anglicismus. Padziļinātais kurs Vēsture 2 ir mācību priekšmets, ko mēs piedāvāsim Ventspils valsts 1. ģimnāzijā. Un šo priekšmetu mēs piedāvāsim tādēļ, ka viņš attīst tādas prasmes kā kritiskā domāšana, pilsoniskā līdzdalība un pašvadīta mācīšanās. Vēsturē galvenais akcents ir uz avotu analīzi. Mēs strādāsim ar tiešajiem avotiem, pētīsim, veidosim dažādus projektus. Un viens no tādiem galvenajiem uzdevumiem ir trenēt argumentāciju. Un šajā padziļinātajā kursā ir 5 temati, par kuriem tiks padziļināti apskatīti. Ticība, tātad reliģija un ideoloģijas, dažādos laika posmos, kari un konflikti, revolūcijas, valsts un sociālās grupas un identitāte. Un šo tematu ietvaros mēs pētīsim avotus, literatūru, dosimies ārpus skolas, aicināsim pie sevis ciemos dažādus vēsturniekus un pētniekus un runāsim par šīm tēmām dažāda gadsimta ietvaros. Specializētajā kursā žurnālistikas pamati ir iespējams apgūt, kā rakstīt rakstus, kā izveidot atbilstošu rakstu virsrakstu un pieteikumu, kā arī tiek apgūt dažādi rakstu veidi un analizēt citu redaktoru darbu. Šī priekšmeta ietvaros ir iespējams piedalīties skolas avīzes darbā. Specializētajā mācību priekšmetā psiholoģija ir iespējams apgūt dažādu psiholoģiskus elementus, kā piemēram, kā veidot publisko runu, pētīt cilvēku savstarpējās attiecības un cilvēku uzvedības īpatnības. Specializētajā kursā uzņēmējdarbības pamati skolēni apgūst biznesa pamatus, kā arī ir iespēja pašiem veidot savu uzņēmumu, piedalīties tirdziņos un praktiski attīstīt uzņēmējdarbības zināšanas. Šis virziens būtu piemērots tiem skolēniem, kuri nākotnē vēlas studēt jurisprudenci, vēlas kļūt par skolotājiem, psihologiem, banku darbiniekiem, uzņēmējiem un vēl citas jomas speciālistiem.